Normons Ozoliņš. Tātad bija tāds sapnis pagājušajā naktī interesants, kas varētu saukties dziesmas dziļākā būtība. Tāds sarežģīts gan, jā. Nu, vismaz šis gan nav tāds, kas tādu intrigu rada, bet, nu, tāda kaut kas tāds dziesmas dziļākā būtība. Bet īstenībā interesanti. Bībelē rakstīts Ieba grāmata, 35. nodaļa, no 9. līdz 10. pantam. Ļaudis gan vaimanā par neskaitāmiem spaidiem un skaļi sūdzas par lielo cilvēku varmācību, bet nemēdz gan jautāt, kur ir pats Dievs, mans radītājs, kas pat naktī iedveš slavas dziesmas. Jā, interesanti. Dievs iedvesa man naktī slavas dziesmu. Un es tikko pirms es šito rakstu, es apstījos Facebookā, ko cilvēki runā. Nu, jā, viņi sūdzas par neskaitāmiem spaidiem un varmācību un cik visi slikti un tā. Un interesanti Ieps, tas bija ļoti sen atpakaļ, ļoti sen, vai ne? Kā teologi saka, Ieba grāmata ir viena no pirmajām īstenībā Bībeles grāmatām. Nu tā, ļoti sen. Man bija tāds sapnis, tātad es sapnī redzēju kādu cilvēku, kurš bija izslāpis pēc Dieva. Viņš bija dedzīgs pēc Dieva. Un dzīvē es neesmu daudz tādu saticis. Nu, es esmu saticis tādas, kuri it kā slāv, viņi saka, ka viņi slāv pēc Dieva. Bet atliek man tikai pavadīt ar viņiem kādu neilgu laiku, izrādās, ka viņi neslāpst. Kaut kas cits ir. Pēc Dieva neslāpst. Ļoti maz ir to, kuri tiešām slāv pēc Dieva. Un sapnī es tādu satiku. Ja ne dzīvē, tad sapnī. Un es gribēju ar viņu satikties, to cilvēku. Un beidzot es viņu satiku. Bet tas cilvēks man sāka teikt, viņš saka stāstīt par kaut kādiem tiem, kas tos viļņus gaida, tos gara viļņus, tos svētā gara viļņus gaida. Ja. Un viņš tā ciniski tā teica to, izsmejoši. Un es domāju, atkal kārtējā vilšanās. Nu, te nu bija. It kā sākumā viss izstījās baigi labi. Bet atkal, bet es jau tad esmu tas, kas tos viļņus gaida. Un es nebūšu galīgi atbilstoši tam cilvēkam, kurš ciniski par to izsakās. It kā, bet te pašā laikā, kurš slāvs pēc Dieva. Un tad mēs nonācām dievkalpojumā, kaut kādā dievkalpojumā, kur bija izstādītas slavas dziesmas. Viņas sadalījās divās grupās. Viens bija tas kristīgais planktons, ja, tas, kā krievi saka, širpatreb, tas plašu masu patēriņum, ja. Nu, simtiem, jūs paskatāties, dziesmu grāmatās ir baptistiem, adventistiem, katoļiem, lutāņiem, simtiem tūkstošiem slavas dziesmu, fantastisks daudzums. Bet tad tur bija dažas tikai tādas atsevišķi atliktas, kurām vajadzēja īpaši pieeju. Un es zināju, ka tais dažās viņas atšķiras ar to, ka tajās dziesmās ir kaut kas dziļais faktors, vai tas kaut kas tur ir iekšā vēl papildus, atšķirībā no tam planktona, no tā masu širpatreba, ja, ka tur ir kaut kas savādāks. Kaut kas vairāk, kaut kas tāds, kas nav tur. Un tur ir vajadzīga atsevišķa pieeja. Un tas tā kā tev ir lapa kaut kāda ar informāciju internetā.
Bet tev vajag pieiet lapai, lai tu to dabūtu informāciju. Un ja tev nav, tu zini, ka tur ir, bet tu nevari dabūt, kamēr tev nav tā pieeja. Un tām atsevišķām dziesmām bija tieši tas pats. Un interesants tas, ka man bija tā pieeja. Man bija tā atslēga dabūt to dziļumu, to dziļo saturu tajās dziesmās, kas tur īsti ir. Tikt klātam saturam, tam dziejam saturam, tajās dziesmās, kurš tur ir paglabāts, viņu tikai vajag dabūt, bet var dabūt tikai tas, kam ir tā pieeja to dabūt. Kam nav, tas to nevar dabūt. Viņam tas liekas štruns, nekas tas, viņš iet garām tam. Viņš iet pie tā planktona. Bet dabon tikai tie, kuriem ir tā pieeja dabūt. Un man bija tā pieeja dabūt, tai sapnī. Un tikko es tur iegāju, tai dziesmā, tai slavas dziesmā, kaut kas pārņēma mani, kaut kas fantastisks. Tas bija tagad tāds, to par avotu būtu grūti nosaukt, drīzāk par tādu vulkānu izvirdumu, tādu mega, tādu straumi, kas tev pārņem un kas tev pārņem un nes uz augšu, jā, nes uz augšu pie Dieva. Ka tā straumi pati tevi nes no tās dziesmas. Tā kā tu no akas, no tāda milzīgas ūdens krātuvas būtu ūdens izlauzies un nes tevi pie Dieva. Un es tai sapnī, es tā sāku galvot. Un tad es sapratu, ja, ka man nav ko kaunēties vairs no tiem cilvēkiem, kuri kritizē tos viņu gaidītājus un vispār izpatikt kaut kādiem cilvēkiem vispār. Nav nozīmes, jo tev ir pārņēmis tas dzīvais ūdens, kas tai dziesmā, un tas ir tevi pārņēmis. Un tev vairs ir vienalga viss, ko par tevi runā un saka un domā, un tu vienkārši ļaujies tam. Tu ļaujies, lai tas tevi nes, saprot? Lai tas tevi nes, tas kungs, mīt Izraēlas slavas dziesmās. Jā, pats Dievs mans radītājs, kas naktī man iedveš slavas dziesmas. Un pats īstais, kad tad es pamodos, un es pamodos no tā, ka viss tās piedzīvojums, kas sapnī, tas, ka Dievs man ir pārņēmis tai slavas dziesmā, es to sāku piedzīvot, nevis sāku, bet turpināju piedzīvot jau nomodā. Un tā es pamodos ar Dievu, un tā es pamodos ar to piedzīvojumu, kas sākās sapnī. Un turpinājās jau īstenībā, jau nomodā, saprotiet, ka tā slavas dziesma, viņa bija tā kā dzīva, bija dzīva. Viņā bija tas dziļums, un tas dziļums bija tas kungs tur, tai slavas dziesmā. Viņš bija tā dziesmas, tajā dziļākajā būtībā tur, jā. Un es biju atraisījis to būtību. Tai pieskaroties. Un tā būtība bija man pārņēmusi. Un tā būtība man sāka nest uz augšu pie Dieva. Ko es atradu tai dziesmā? Tai slavas dziesmā. Halleluja. Tas bija tāds piedzīvojums sapnī, vismaz kaut kādu pozitīvu ziņu, vai ne? Nu labi, paldies, ka klausījāties, varbūt kādam tas noder. Visu labu ar Dievu.